Tagad laiks parunāt par kaut ko ļoti interesantu un īstenībā pat ļoti nozīmīgu. Uh, Varbūt pat viena no visnozīmīgākajām tēmām varbūtībā, ja mēs runājam par to, kur mums varbūtības noderēs reālajā dzīvē, par neatkarīgiem notikumiem. Ko nozīmē neatkarīgi notikumi? Nu, vārdiskā definīcija ir tāda, ka neatkarīgi notikumi ir šādi. A un B ir neatkarīgi notikumi, ja tie neietekmē viens otra iestāšanos varbūtību. Tālāk, tie ir neatkarīgi notikumi. Un, um, jā, to var īstenībā ar piemēru pamatot šādu, paskaidrot šādu. Piemēram, ir tā, teiksim, tā jāizdomā tagad uz ātru piemērs. Tālis uh, aizguļas, būtu kaut kāds notikums A. Pieņemsim, ka tāls aizguļas, un viņam joprojām ir aizguļas ar 20% varbūtību. Un B, tālis um, iepriekšējā vakarā iztīrīja zobus. Pieņemsim, ka tāls ir iztīrījis zobus, un ja tā ir, tad to pierakst šādi, ar šādu vertikālu svītru pa vidu. Tāls, tāls aizguļas, kāda varbūtība, ka tāls aizguļas, ja viņš ir iztīrījis zobus. Un, ja rezultāts ir tāds pats, tad mēs redzam, ka zobu tīrīšana neko nav mainījusi. Un tāpēc mēs varam teikt, ka tie ir neatkarīgi notikumi, jo nav izmainījusies varbūtība. Un neatkarīgiem notikumiem arī ir spēkā viena īpaša formula, ko izmantosim. Izrādās, šķēluma varbūtību var iegūt kā reizinājumu no notikumiem. Hmm. Kāpēc tā? To es īstenībā paskaidrošu pēc tam, kad būsim tuvāk aplūkojuši ā, šīs te nosacītās varbūtības. Bet es varu varbūt iedot tikai mazu skici. Es to varu iztēloties šādi. Pieņemsim, ka man ir tā, ka man ir notikums B. Tas aizņem 25% no visiem 100%. Un reizē, ja es skatos tikai gadījumus, kas atbilst tā, tas aizņem arī 25% no tā. Tātad, ja es gribu iegūt šķēlumu, un īstenībā šis te divkārt iekrāsotais laukums ir šķēlums, es ņemu notikuma A varbūtību un reizinu to pašu proporciju, kas ir notikumam B. Tad tā būs ceturdaļa no tā, kas ir aplim, no apļa varbūtības. Un tāpēc šādi vizuāls var parādīt, kā šī formula ir spēkā. Un mēs to ierāmēsim, un mēs to arī lietosim. Dažreiz mums vienkārši būs jāspriež, ka notikumi ir neatkarīgi, un tāpēc šī mums īstenībā būs informācija, kas jāizmanto caur šo formulu. Un nākamajā piemērā mēs jau skatīsimies, kā to lietot.